augsts, cik karsts, bet šodien ar jums kopā esmu es, Zīdra Zupa. Sveiki, skatītāji! Šodien es filmēšu savu pirmo video. Un vispār tagad šī laika sēžašu dažādus video par mums cilvēkiem. Šodien mēs parunāsim par kosmetiksām. Tātad sākam darbu. Šobrīd jums palīdzēs mana modeļa Maiga Paduse. Iepazīstieties, jā, tātad skaista meitene, pabeigusi manu modeļu skolu. Un tātad, jā, es sākšu ar šādu zīmolus, noteikti jūs redzat. Varbūt arī ir visiem mājas, jā, es domāju ir. Un mēs tātad uzklāsim vienu uz vienas acis, virs vienas acis, kas šis sauc pāci. Un otru krāsiņš uz otru. Tātad, manuprāt, labajai būtu vairāk jābūt tumšākai. Šeit. Mēs, protams, zinām, ka šobrīd aktuāls ir košums. Mums jāiedzīvina sevi vasara. Sakam. Kāds vasarā uz acīs, manuprāt, izskatās fantas? Jā. Arī es redzu, tas ir burvīgi. Bet, manuprāt, vajadzētu nedaudz spēcīgāk šo brūno izcelt. Jo tas nav perfekts. Vajag tādu kā krasu sprādziens. Šeit ēnas mēs izmantosim, lai izceltu manas modeļa acis. Viņai, protams, ir izteiksmīgas perfektas, bet, vajag vēl vairāk. Godikoši, kā saka. Tātad mums vajag tādu violetu. Jūs zināt, tad violeta krasa, šī. Jā, tad mēs to iesmērējām otiņā. Tad katra meiča jau to ir darījusi. Un krāsojam uz acu plaksta. Perfekts, acu plaksts. Viņai ir ļoti skaists acu plaksts. Kaut kas tur ir, varbūt kāds labs muskulītis iestrādāts. Viss ir skaisti meiča. Mana modeļa. Viņa tādā maigā. Viņa vārds Maiga atbilst viņas dabai. Viņa ir Maiga Paduse. Tā. Manuprāt, tas ir perfekti acis, bet manuprāt, otru aci vajadzētu tādu zilu krasu. Noteikti visi ir redzējuši zilas ir debesis meičas. Aiztaisi lūdzu aci ciet. Es taču runāju ar tevi pirms tam. Mīļā. Krasojam. Perfekts. Tāds, ka vācu valodā perfekts. Labi, zaičiki ir labi. Tālāk mums vajag tādu balts. Jā, tieši aiztaisīs tas acis, vai ne? Es nesaprotu. Spēcīgāk aiztaisi. Jā, tas ir cilvēku priekšā. Baltu toni, kaut kas nav te rīktīgi, bet manuprāt ir. Un tālāk mums ir maziņš lainerīša aizvietotājs, vai kā mēs to sakam, ja? Un to mēs lieksim zem acis. Tu vari turēt vaļā, droši nekautrējies. Fuj, kaut kas te pie rokas. Indiāni. Tagad es savai modeļi, Maigai Padusei, krāsuši lūpas. Viņai tas ir gana lielas, gana izteiksmīgas, bet es vēlos tas padarīt vēl spēcīgas, tā lai tas ir pirmais, ko ierauga citi. Tā lai tas ir valda par visu lūpas, tikai lūpas. Jo lūpas ir pats svarīgākais. Kas būtu bez lūpām? Nekās. Tātad, es šeit apvilkšu tādu kā kontūru. Saprotiet, ja? Kontūriņu apkārt, ap lūpām. Un tas padarīs lielas, izteiksmīgas, perfektas. Ai, piedu par bļaušanu. Oi, es paņemu brūno, vajag jau spēcīgāku toni mēlu. Ja ir tumši zils, arī tās dar meičas. Nesmēj ļautiņi, nesmieklā mēs apmēcam. Es apmēcu guļu ar basām kastīm. Modeļu. Tātad, kad modeļai ir izceltas, tā kā lūpas uzsēsīts lielākas, tad mēs tās uzkrāsim. Un šeit, kā jau es minēju, modeļa ir košams. Es minēju modeļu? Minēju. Ja modeļi saka, ka minēju, tad minēju. Un modeļai 100% taisnība.
Un tad mēs pievienojam 2 krāsas. Viena tam ir koši sarkana, viena ir violeta. Es gribētu sākt ar koši sarkano, jo violeta tad smērīga. Tā kā, jūs paši sapat. Ne. Modeļi paver muti. Modeļi beidz. Modeļi. Es varu malēt. Ai, modeļi man iekudi ots. Beidz, nesmieklā. Perfekti, bet ir normāli. Ai, modeļi. Man liekas, to sarkano paņēmu vienā vietā nedaudz pa mazu, vienā nedaudz pa daudz. Tas nozīmē, ka nolīdzinās modeļi. Zini, man kāds pateica, ka tu izskaties nesmaki, es viņam iesīšu. Un viss spēka. Lai mutē iekā. Perfekti. Tagad es savai modeļu sejas klāšu 3 vienā. Sejas, acu un lupu zīmolis. Tāds, ka spīdums. Oi, kādi dubļi. Spīdums viņš. Un modeļi tādi patīk. Visām meitenēm patīk spīdums. Nezinu tādu, kurai nepatīk. Un mēs sāksim no augšas uz apakšu, ja? Mēs jau tāpat kā no rīta tā ģērbjamies, varbūt kāds. Es tā sāku kosmetikas likt. Un sākam. Mēs tad uzklājam vienmērīgi sejai. Tā lai nebūtu kā kaut ko mēs neizceltu. Tu baigi garam modeļēsim. Pieliec nedaudz, lai cilvēki redz tavu burvīgu. Labi, cilvēki neredz. Neko darīt. Tā, tagad mēs novelkam degunu tādu perfektu līniju. Un tad šietien paņemam. Un pie pašas nāsas obligāti. Kad puņķis ja ir, tad viss pieķi pie šeienas. Un tas ir mīnus. Ja puņķis tajā deguna ir, tad iznāk un ir šeit. Oi, kas tas tieši ir, redziet? Odiem patika, tāpēc, ka tas ir perfekts. Oda lido pie visa perfekta. Apčī. Modeļi man nezvana telefons. Labi, modeļi. Tātad šis ir manis modeles gala iznākums. Ja jums patīk, jūs varat mēģināt mājās atkārtot vēlreiz šādu un uztaisīt. Un, manuprāt, jums arī sanāks tikpat labi, cik man. Bučas, mučas. Subscribe un rakstiet tur lejā komentārus. Ar jums kopā biju es, Dzīve Zupa un mana modēle Maiga Pādase. Paldies jums par uzmanību, bučas, mučas. Es nevildotu mīlestību no Ralfa. Iečakojiet manu prieku lēcienu un ielieciet arī jūs apkārt zemeslodē.